Labrīt! Jūs skatāties raidījumu ar Natāliju Ābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Pat pašā pēdējā brīdī ir iespējams iegādāties dāvanu katram ģimenes loceklim, pie tam vienā iepirkšanas vietā. Pirmsvētku drudzis dāvanu meklējumos jau sācies. Jānopērk vairākas dāvanas katram ģimenes loceklim un visiem draugiem. Jāņem vērā viņu vēlmes, saprast, ko nopirkt katram un iekļauties budžetā. Lai nebūtu jāskrien pa visu pilsētu un tērēt pārāk daudz laika, iesakām pievērst uzmanību veikaliņiem 100 idejas tev un tavai mājai. Jau pašā nosaukumā ir atbilde uz 100 jautājumiem par dāvanām. Pirms tērēt 100 latu, ieiet vienā no šiem veikaliem un iepazīstieties ar nepārāk dārgu, bet lielisku dāvanu piedāvājumu. Oriģinālo dāvanu veikali iekaros jūsu uzmanību ar savu piedāvājumu. Cenas jums patiks, bet uzmanīgie pārdevēji padarīs pirkumu apzinātu un patīkamu. Šajā veikalā jūs atradīsiet nepārāk dārgas dāvanas jaunajam gadam, kolēģiem un draugiem, tuviniekiem un mīļotajiem, bērniem un pieaugušajiem. Šeit ir ne tikai Ziemassvētku un jaunā gada suvenīri, ir arī dāvanas mājai un virtuvei, skaista gultas veļa, mīkstas rotaļlietas, kvalitatīvs apģērbs vīriešiem un sievietiem no firmas Čibo. Tā ir ne tikai slavenā kafijas firma, tā ir arī liela ikdienas un sporta apģērbu un apavu ražotāja. Un visbeidzot patīkams moments. Līdz decembra beigām visām precēm veikalos 100 idejas tev un tavai mājai ir 30% atlaides. Ziedus dāvanā, dažādām gaumēm un par ļoti demokrātiskām cenām pērciet ziedu tirdzniecības bāzē. Miljonu sārtu rožu, katras sievietes sapnis. Lai dāvātu prieku dāmām, pie tām ekonomējot līdzekļus, Rīgas centrā darbojās ziedu vairumtirdzniecības bāze. Bāzes internetveikala nosaukums pērcziedus.lv. Pateicoties Ziemassvētku akcijai, rožu pušķis maksās visai pieticīgu summu. Bāze piedāvā visdažādākos griestus ziedus vairumtirdzniecībā, pat nelielā apjomā un jebkurā nedēļas dienā. Ziedu izvēle te ir lielāka kā jebkurā ziedu veikalā, bet cenas zemākas, kvalitāte augstāka, jo ziedi tiek glabāti pareizā temperatūras režīmā. Ziedu, kā jebkuru citu prieku, nemēdz būt par daudz. Protams, eksistē tādi faktori kā gada laiks un arī ziedu mode. No decembra vidus bāzē var izvēlēties arī kuplu eglīti vai pasūtīt to ar piegādi interneta veikalā pērcziedus.lv. Interneta veikalā iespējams pasūtīt ne tikai skaistu ziedu pušķi, bet arī dāvanas, apsveikuma kartiņas, dažādus suvenīrus. Vairumtirdzniecības ziedu bāze atvērta katru darba dienu no 8:30 rītā līdz 7:30 vakarā, piektdienās un sestdienās līdz 21 vakarā. Bāze atrodas Krišjāņa Barona ielā netālu no krustojuma ar Tallinas ielu. Iedomājies ziemu? X-sports. Iedomājies par jaunām slēpēm? X-sports. Iedomājies sniega dēli? X-sports. Atcerējies, ka jāsalabo inventārs? X-sports. Vajag padomu? X-sports. Gribi samainīt jauno pret veco? X-sports. Slēpes un sniega dēļi. Specializētajā sporta veikalā X-sports. Džutas ielā 8. Teikā, Rīgā. Rubrikas Esiet vesels sponsors ir kompānija Nuga Best. Tās superefektīvās masāžas gultas ir devušas kustību vieglumu simtiem tūkstošu cilvēku visā pasaulē un vairākiem tūkstošiem arī Latvijā. Kompānijas Nuga Best salonos ar sāpju un nespēka sajūtām veiksmīgi cīnās ar speciālu masāžai domātu aprīkojumu. Šāda masāžas tehnika jau sen tiek pielietota austrumos. Būtībā tā ir jauna pieeja slimību pārvarēšanai, bet tā vēl Latvijā tā īsti nav izprasta. Darbības princips ir pavisam vienkāršs. Guļot gultā 40 minūtes dienā, cilvēks izbauda ārstniecisko procedūru kompleksu. Pirmkārt, tas ir siltums, kuru izstaro speciāli nefrīta ruļļi. Tie lēni virzoties gar mugurkaulu, masē mugurkaulu. Šo metodi Pasaules veselības aizsardzības organizācija atzina par efektīgu. Latvijā ir neviens 10 cilvēku, kuri izvēlējušies šo ārstniecisko paņēmienu. Rīgā atklāti jau 9 šādi saloni un vēl pa vienam Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī. Cilvēki šeit nāk ar visdažādākajām diagnozēm.
Latvijā šāda veida iekārtai līdzīgu nav. Nākt un izmantot to var kaut vai katru dienu, nemaksājot ne santīma. Daudzi pēc šādiem grupu seansiem iegādājas iekārtu lietošanai mājās. Nugabest salonos tiek gaidīts katrs, kuram nepieciešama atveseļošanās. Salona darbinieki ir pārliecināti, ka masāžas iekārta ļaus jums baudīt dzīvi. Salona adreses Nugabest mājaslapā. Līdz 31. decembrim katram, kas nopirks Nugabest masāžas gultu, kompānija dāvina locītavu ārstu NM70. Šis ceļgalu sildītājs paredzēts ceļu, elkoņu un plecu locītavu ārstēšanai. Rubrika Esiet veseli šodien stāstīs par sieviešu veselību. Labrīt! Šodien mēs parunāsim par sieviešu veselību. Obligāto veselības pārbaužu laiks ir sen pagājis, un šobrīd sieviete pati atbild par savu veselību, bet galvenais – viņai parādījās iespēja izvēlēties savu ārstu ginekologu. Šodien mēs atrodamies ginekoloģiskajā klīnikā Laks centrs pie galvenās ārstes Guntas Dāles. Pastāstiet sīkāk par tām iespējām, ko klīnika sniedz sievietēm. Mums ir ambulatorā nodaļa, dienas stacionārs un stacionārā nodaļa. Pie mums strādā daudz ārstu, tāpēc sieviete var izvēlēties ārstu, kuram uzticas, un pie kura viņa var vērsties sākot no pusauģu gadiem un beidzot ar dziļu menopauzes periodu. Начиная с подростковых лет, кончая до глубокой менопаузы. Laks centrs pieņem ne tikai rīdzinieci un Latvijas iedzīvotājus, bet arī citu valstu iedzīvotājus. Var atnākt ar ģimenes ārsta vai sava ginekologa nosūtījumu, kā arī pēc pašas vēlēšanās. Taču pēdējā gadījumā konsultācija un ārstēšana izmaksās dārgāk. Ja runa iet par neauglību un seksuāli transmisīvajām slimībām, šeit konsultē arī ģimenes pārus. Kad tiek rekomendēta pirmā vizīte pie ārsta ginekologa. Dakterim ir jābūt tam cilvēkam, ar kuru var aprunāties ne tikai par savu veselību, bet arī tādam, kam var uzticēt dažādas psiholoģiskas problēmas. Es domāju, ka pirmajai vizītei ir jābūt līdz 18 gadiem. Būtu vēlams vērsties pirms dzimumdzīves sākšanas, taču bieži vien gadās otrādi. Начинают жить половой жизнью, тогда, конечно, желательно до этого обращаться, но чаще бывает наоборот. Какие услуги? Kādus pakalpojumus Laks centrs sniedz sievietēm? У нас наблюдаются. Pie mums novērojas sievietes ar ginekoloģiskām saslimšanām, iziet ikgadējās arodapskates, tiek novērota grūtniecība, dažādu problēmu gadījumā. Tas pats ārsts var ārstēt sievietes stacionārā un veikt dažādas operācijas. Проблемах может лечить женщину и в стационаре, проводить нужные операции, в том числе гистероскопии, лапароскопии. Visi medicīniskie pakalpojumi un uzturēšana slimnīcā tiek apmaksāti saskaņā ar valsts noteiktiem izcinojumiem. Viena diena stacionārā izmaksās apmēram 10 latus. Pacienti piemaksa par nopietnu operāciju 30 lati. Neliela ķirurgiskā iejaukšanās maksās 15 latus. Runājot no savas pieredzes, ko varētu ieteikt visām sievietēm? Es domāju, ka, lai dzīvotu līdzsvarā ar sevi, sievietei līdz ar savu frizieri un stomatologu jābūt arī savam ginekologam, kuram var uzticēties. Labāk nākt uz profilaktiskām apskatēm, nevis ar sūdzībām, un mums nevajadzēs piemērot nopietnas ārstniecības metodes. Ja sieviete būs vesela un apmierināta ar sevi, tad priecāsies gan viņas bērni, gan ģimene un arī visi apkārtēji. И удовлетворена с собой женщина, рады и здоровы будут и ее дети, и семья, и все окружающие. Kompānija Molniske Healthcare viena no vadošajām pasaulē profesionālās brūču kopšanas produkcijas ražošanā. Mūsdienīgi antiseptiskie līdzekļi nerada sāpošas sajūtas, netraumē brūci un ādu ap to. Tas ir īpaši svarīgi, kad runa ir nevis par sasistu bērna celīti, bet gan par hroniskām brūcēm un čūlām, pastāvīgo sāpju avotiem.
Kroniskas sāpju sajūtas provocē paaugstinātu kopējo jutīguma līmeni pret sāpēm. Daudzi mediķi izvēlas uzņēmuma Molnick Healthcare produkciju, kas ne tikai veicina brūču sadzīšanu, bet arī pamazina sāpju sajūtu. Šis uzņēmums ir viens no pasaules līderiem profesionālas brūču aprūpes produkcijas ražošanā. Medicīnas tirgū tā tiek pārstāvēta ar plašu preču izvēli ķirurģisko brūču, kronisko čūlu un apdeguma ārsteišanai. Molnick Healthcare kompānijas zinātnieki kopā ar speciālistiem ir veikuši pētījumu un uz šī pētījuma bāzes izstrādājuši jaunu, unikālu tehnoloģiju, ko sauc SafeTech tehnoloģiju, kur pārsēji ar šo tehnoloģiju atrisina galvenās brūču kopšanas problēmas. SafeTech pārsējs samazina sāpes pacientam šo pārsēju nēsājot un pārsiešanas laikā, jo šie pārsēji nepielīp mitrai brūces virsmai, bet pielīp tikai sausai ādai ap brūci. Otrakārt, šie pārsēji noslēdz brūci, tādējādi neļaujot eksudātam, kas izdalās no brūces, nonākt uz veselajiem audiem ap brūci. Un treškārt, šie pārsēji netraumē brūces virsmu un netraumē veselos audus ap brūci, jo viņi pielīp visam ādas laukumam un pārsēju noņemot šie vilkšanas spēki nenoplēš jaunos epitēlija audus, kas ir brūcē radušies, un nenoplēš ādas virskārtu. Pēc vairākās pasaules valstīs nesen veiktās aptaujas rezultātiem 9 no 10 pacientiem priekšroku dod Molnick Healthcare produkcijai. Patērētājiem galvenais ir tas, ka salīdzinot ar konkurentu produkciju, šī ražotāja plākstera noņemšana no brūces izraisa būtiski mazāku sāpju sajūtu. Tādās situācijās, kad nāk pacienti un jau zina, kad viņam uz parasto plāsteru šīs alerģiskās reakcijas ir un āda apsāst un iekaist, mēs uzreiz sev izmantojam šos pārsējus un tādējādi mēs noteikti arī iekonomējam naudu pēcoperācijas periodā. Molnick Healthcare pastāvīgi paaugstina ražojamās produkcijas kvalitāti un drošību, lai nodrošinātu iespējami ātrāku izveseļošanos un pacientu drošību. Šis uzņēmums jau ilgstoši notur līderpozīcijas savā jomā. Daudzus delikātus ar veselību saistītus jautājumus ir iespējams risināt ar mūsdienu higienas līdzekļu palīdzību. Cilvēka veselība solīdā vecumā bez šaubām kļūst vājāka. Palielinās risks saslimt ar dažādām kaitēm. Nesaturēšana ir diezgan izplatīta medicīnas problēma. Bez tam padzīvojuši cilvēki lielu daļu sava laika pavada gultā. Lai tiktu galā ar šo situāciju, bez īpašas produkcijas vienkārši nevar iztikt. Pierasti šajā delikātajā lietā līdzekļi, vaskadrānas, mitrumizturīgi matrači nav ērti uz tā gulošiem cilvēkiem. Tie izraisa pārāk lielu svīšanu, čaukstēšanu, kas traucē miegam un atpūtai. Bez tam tie traucē gaisa cirkulācijai, kas veicina izgulējumu veidošanos. Bet tagad par šīm nepatikšanām var aizmirst, jo Latvijas tirgū parādījušies īpaši pārvalki spilveniem un matračiem – Biolastic Saniplus. Ziniet, vispār tas matracis ir ļoti labs, jo viņš dod siltumu. Kad izbāž rokas no segas ārā izliek, tad malas ir vēsas, ja? Bet pats mugur, tu pilnīgi jūt, ka tev silda un nāk siltums no viņu. Spilvenu un matraču pārvalkiem Biolastic Saniplus piemīt daudzas labas īpašības. Pateicoties sudraba šķiedru izmantošanai, tie aptur baktēriju un nepatīkamās smakas veidošanos. Regulē ķermeņa temperatūru, mazina statisko strāvu. Sanipad matrači un spilvenu pārvalki ir ražoti pēc pētījumiem, kas ir veikti gulošu slimnieku aprūpē. Šī prece brīnišķīga tādēļ, ka tā ir domāta ilgstošai lietošanai. Tātad tā ir ļoti ekonomiski izdevīga, jo to var mazgāt pat līdz 500 reizēm. To var mazgāt līdz 100 grādu temperatūrai, kas, protams, nozīmē, ka tā izdezinficējās, jeb arī to var vienkārši notīrīt ar dezinficējošu līdzekli un lupatiņas palīdzību.
Latvijas kompānija Lilija specializējās medicīnas higiēnisko preču piegādē. Bez Biolastika Saniplus produkcijas firma piedāvā sūkļus un cimdus personiskai higiēnai. Uzņēmums Lilija piedāvā arī dažādu izmēru mitrās salvetes, šprices, dezinficējošos šķīdumus, vienreizējās lietošanas cimdus un citas higiēnas preces. Gadsimtiem ilgi uzkrātā ārstniecisko augu lietošanas pieredze veicināja tautas medicīnas un dziedniecības rašanos. Jau daudzus gadus izmantojot dabas veltes, Ilze Jansone palīdz cilvēkiem atgūt veselību. Ar savu praksi viņa pierāda, ka Latvijas daba sniedz visu nepieciešamo cilvēku veselībai. Šie pierādījumi savākti un publicēti 86 izdevumos. Grāmatas, kurās ir tautas medicīnas receptes un dziednieces izstrādātās atveseļošanās programmas, tiek pārdotas ekoloģiskās produkcijas veikalā Latvijas brīnumzālītes. Ieteicamie dabīgie produkti ir nopērkami šajā veikalā. Mēs atrodamies veikalā Tautas medicīnas ekoprodukti Smilģielā 5. Par dziednieci strādāju jau 40 gadus, un te esmu konsultante. Ja vēlaties, varat ienākt un saņemt manu individuālo programmu, kas veidota pēc manis pašas unikālās sistēmas, kuru izstrādāju pirms 40 gadiem, un 35 gadi pagāja pierādot, ka tā darbojās. Pēc programmas iespējama organisma atjaunošana no galvas līdz kājām ar akcentu uz endokrīno sistēmu. Mēs priekšlaicīgi novecojam, kad noveco endokrīnā sistēma. To atjaunojot, mēs atjaunojam sevi pat vizuāli. Individuālo konsultāciju laikā dziedniece diagnosticē nespēka iemeslu, stāsta par dažādu slimību cēloņiem un sekām, par to ārstēšanu ar dabīgām vielām pēc personīgi izstrādātas atveseļošanas metodes. Ja pacients vēlas jau pēc viena seansa pie dziednieces, tāpat veikalā Latvijas brīnumzālītes, var iegādāties viņam nepieciešamos augu maisījumus vai saņemt konsultāciju telefoniski. Cilvēki, kas nodarbojās ar peldēšanu un regulāri apmeklē baseinu, reti griežas pie ārsta, jo ūdenī un kustībā viņi ir norūdījušies. Peldēšana baseinā ir visai efektīvs un tāpat laikā patīkams veids, kā uzlabot un saglabāt fizisko formu, nomest svaru, nostiprināt veselību. Ir vērts atcerēties kaut veselīgo izsalkuma sajūtu, kas rodas pat pēc neilgas peldēšanās. Secinājums ir viens – peldēšana veicina kaloriju samazināšanu. Uzņēmuma Ķīpsalas peldbaseins pieredzējušie treneri apgalvo, ka nepārtraukta visa ķermeņa kustība peldēšanas laikā baseinā daudz vairāk veicina lielu daļu muskuļu attīstību nekā jebkuras citas fiziskās slodzes. Paši mazākie peldēšanas nodarbību cienītāji baseinā atrodas kopā ar mammu vai tēti. Šeit viņi pierod pie lielas ūdens tilpnes, turpina mācīties peldēt, nirt un ilgi aizturēt elpu. Tāpat mazie sportisti var apmeklēt īpaši viņiem aprīkotu trenažieru zāli un iet uz speciāliem bērnu treniņiem. Tādas nodarbības ļauj koriģēt bērna stāju, panākt harmonisku visa ķermeņa muskuļu attīstību un likvidēt asimetriju. Visas nodarbības notiek ar rūpīgu profesionālu treneru pieskatīšanu. Vieni sapņo pārliecinoši stāvēt uz kājām, citi tiecas iekarot jaunas virsotnes. Šodien klinšu kāpšana ir kļuvusi par drošu sporta veidu pateicoties mūsdienīgiem drošības līdzekļiem un drošības tehnikas kursu iziešanai. Atšķirībā no citiem sporta veidiem, klinšu kāpšana vienmēr ir ekstrēma, emocijām pilna un azartiska. Pēc treniņiem vai peldēšanas baseinā katram ir iespēja atslābināties saunā. Apmeklējot skaistumkopšanas salonu Bonita, var iegūt valdzinošu iedegumu, kā arī izmēģināt daudz baudu noderīgās atveseļošanās procedūrās. Tās aromātiskas kafijas, siltas pusdienas vai vieglas vakariņas viesmīlīgajā sporta bārā būs patīkams intensīvo treniņu nobeigums. Svētku dienā radīt nevainojumu tēlu jums palīdzēs profesionāli kosmetologi, frizieri, manikīru un pedikīru meistari. Skaistumkopšanas salonā Organza tikai dažu dienu laikā var sevi savest kārtībā. Katra no daudzajām procedūrām ir īpaša. Šeit strādājošie speciālisti ir orientēti ne tikai uz estētiskā efekta sasniegšanu, bet arī uz savu klientu atveseļošanu. Tie ir mati, nagi, sejas āda un ķermenis.
Šeit jau sen ir atteikušies no tradicionālā manikīra un pedikīra. Nagu kopšanā tiek izmantota sausā aprāta metode. Šāda metode ir maigāka, higieniskāka un drošāka. Nagu kopšanas jomā īsts sasniegums ir gēls bioskulptors. Ar tā palīdzību var ne tikai izdāļot nagus ar spilgtu spīdumu, bet nepieciešamības gadījumā dot arī terapeitisko efektu. Gēls bioskulptors 80% ir no bioloģiska materiāla, kas līdzīgs nagu plākšņu sastāvam. Kad uzklājat gēlu bioskulptoru, jūsu nagi pārklājas ne tikai ar skaistām krāsām, kuru palete ir 125 krāsās, bet jūsu nags arī elpo, ārstējas, vitaminizējas, attaug. Un kad jūs to noņemat ar parastu mērcēšanu, jūs redzat, ka jūsu palete ir pilnīgi neskārta. Limfodrenāža, medicīniskā medus, šokolādes, katrs šeit atradīs sev piemērotu masāžas tehniku. Atbrīvoties un sajust sevi harmonijā ar apkārtējo pasauli palīdzēs profesionāls meistars ar starptautisku diplomu. Pat matu krāsošanā salonā Organza lieto kosmētiku ar speciālu sastāvu. Tiem, kas pieraduši krāsot matus krāsās, kas kardināli atšķiras no dabīgā toņa, izmanto Inoa krāsu. Tā ir uz eļas bāzes un nesatur amoniaku. Krāsošanas procesa laikā notiek ķemmēšana un viegla masāža. Regulāri izmantojot tādu krāsošanu, mati kļūst manāmi biezāki. Jūsu pārvērtību kulminācija kļūs Holivudas zvaigžņu iemīļotā kosmētiskā procedūra Diamond. Tas palīdzēs jums būt apmierinātai, sajusties komfortabli un ideāli jebkurā pasākumā. Apaļīgo formīgo dāmu pievilcību izcels tikai kvalitatīvs un pareizi pēc izmēra piemeklēts apģērbs. Pasaulē nav nepareizu figūru, ir tikai nepareizi piemeklēts apģērbs. Veikals Māja mūs iepriecina ar apģērba izmēru plašo klāstu, kurš palīdzēs apslēpt problemātiskās ķermeņa vietas, bet izcelt kuplās figūras krāšņumu. Joprojām aktuāla ir melnā krāsa, kuru tik ļoti iecienījušās pilnīgu formu sievietes. Tomēr nav vērts savu garderobu veidot tikai tumšās krāsās. Veikalā Māja jums tiks piedāvāti oriģināli modeļi olīvkoka, violetā, stumšzilā, sarkanvīna krāsās. Ir arī viltība, ko derētu iegaumēt pilnīgu formu dāmām. Spilgta apdare, apdruka vai lielas rotas uz krūtīm novērš uzmanību no apaļīgajām rokām. Vispārreizākā izvēle kuplo formu īpašniecēm pēc figūru šūtas, kleitas un blūzītes, kuras atklāja dekoltē zonu ar V-veida izgriezumu vai viegli atpogātas uz krūtīm. Kleitas un pārlikti kardigāni izceļ vidukli. Tiem, kuri priekšroku dod klasiskajam stilam, ir vērts pievērst uzmanību vienkrāsainai kleitai atturīgos toņos, kas papildināta ar spilgtu jaciņu. Šāda veida komplekts noderēs lietišķiem pasākumiem. Tām, kurām piemīt drosme un patīk eksperimentēt, noteikti patiks kleitas ar asimetrisku svārku daļu un jostu. Pastāv plaši izplatīts uzskats, ka pilnīgas sievietes nedrīkst valkāt apģērbu ar horizontālām līnijām, bet tā tas nav. Jūs varat saprātīgi un smalki izmantot svītras pilnīgās figūras proporciju izlīdzināšanai. Piemēram, to var panākt uzvelkot svītrainu tuniku ar noņemamu apkaklīti. Tas pats attiecināms arī uz punktotu audumu. Joprojām ir aktuāls siltais apģērbs mierīgos toņos, kā šī vilnas tunika, kura rotāta ar oriģinālu piespraudi komplektā ar šaurām biksēm. Esiet vienmēr, kā saka, savā elementā, bet piemeklēt piemērotu apģērbu laipni palīdzēs veikala Māja pārdevējs. Te jūs varēsiet izvēlēties figūrai piemērotu apģērbu līdz pat 58. izmēram. Tas tiešām ir neparasti, ja mūzikas instrumentus veikalā var ne tikai nopirkt, bet arī iemācīties uz tiem muzicēt. Ģitāras, bungu komplekti, sintezatori, visdažādākie mūzikas instrumenti ietilpst vienā no lielākajiem Rīgas profesionālajiem mūzikas saloniem AT-Trade. Te iespējams iegādāties pašu populārāko mūzikas pasaules zīmolu instrumentus, ir tādi zīmoli kā Gibson, Ibanez, Fender, Epiphone.
Pirkuma kvalitāte un ilgs mužs ir garantēti. Šajā mūzikas salonā pat kolekcionāri spējas atrast retu eksponātu. Bet kā pareizi izvēlēties tieši sev domātu instrumentu, te ar lielu prieku palīdzēs profesionāli pārdevēji mūziķi. Caur internetu nopirkt ģitāru, tas ir diezgan, es tam nepiekrītu, jo katrai ģitārai tomēr ir dvēselīte, ja? Un te galvenais ir sajust, vai mums tas instruments rezonē ar mums, ja? Vai viņš mums der, vai tas ir mūsu instruments. Vienam cilvēkam tas var būt ļoti labi, otram atkal nepārāk, ja? Tur ir katra māksliniekam savi tarakāni. Veikala darbība neaprobežojas tikai ar instrumentu tirdzniecību. Ik viens, kurš to vēlas, var vērsties pēc profesionālas konsultācijas vai atdot instrumentu labošanai vai noskaņošanai, lai tas skanētu ideāli. Un arī tas vēl nav viss. Te jums ir iespēja apmeklēt ģitārspēles stundas. Dodzio, tā Pauls sauc šo istabu. Tulkojumā no japāņu valodas tā ir vieta, kur sākas ceļš. Tieši te katru spēlēt griboši iemācīs spēlēt ģitāru. Lai demonstrētu savu meistarību, ET Trade regulāri rīko jau par tradicionālu kļuvušu ģitāristu festivālu. Šajā gadā dalībniekus gaida jauni noteikumi un pat pārsteigumi. Sīkāku informāciju meklējiet veikala interneta mājaslapā. Tur jūs atradīsiet arī visu par mūzikas instrumentu piedāvājumu klāstu. Un vēl, nekavējieties ar pirkumu un jūs iepriecinās akcijas cenas veselai virknei veikala preču. Arī tad, kad katrs lats tiek taupīts, ir iespējams atrast un iegādāties kvalitatīvus zābakus, kurpes vai sporta apavus. Apģērbu un apavu otrreizējās tirdzniecības vēsture ir jau 100-gadīga. Pat tādās valstīs kā Vācija un ASV, kur ir augsts labklājības līmenis, ir daudz second-hand veikalu. Šajā jomā Latvijā arī ir nemazums savstarpēji konkurējošu firmu. Daudzi pircēji ir izvēlējušies Venda 2 veikalus. Te var atrast skaistus un ērtus apavus vienā eksemplārā un tiem piemeklēt interesantas lietas ar savu vēsturi. Lai mazinātu izveidojušos stereotipu par second-hand veikaliem, kā par pārstrādes materiālu noliktavu, kompānijā Venda 2 lielu vērību veltīja pirmspārdošanas aktivitātēm. Pirms nokļūšanas veikalu plauktos apaviem veic obligāto dezinfekciju. To apstiprina speciāls certifikāts. Preces kvalitāte ir atkarīga vispirms no piegādātāja. Jo bagātāka zeme, jo kvalitatīvāka prece. Venda 2 veikalos tā pienāk no dažādām Eiropas valstīm, visbiežāk no Vācijas. Tā ir mazlietota prece, daudzas lietas ir vienkārši jaunas. Eiropieši reti nesā mantas vairāk nekā vienu sezonu. Ņemot vērā to, ka apavu ir vairāk nekā viens pāris, tad valkāšanas pakāpe ir tikai no 15 līdz 30% un cena no 5 līdz 10 reizēm zemāka kā sākuma cena. Te ir daudz sporta apavu, kuri nav dārgi. Atsevišķi būtu jāpastāsta par bērnu apaviem. Visi zina, cik ātri aug bērnu kājiņas, tāpēc lielas apavu rezerves nesagādāsi. Šīs nodaļas precēm ir vislielākais pieprasījums. Veikala plaukti tiek ikdienas papildināti ar jaunām precēm, cenas sākos no 3 latiem. Tagad, kad katrs lats no svara firmas Venda 2 veikalos, var iegādāties zābakus, kurpes, sporta apavus pēc savām iespējām un izmēriem. Kvalitāte ir lieliska. Informāciju par veikaliem Rīgā un citās pilsētās Latvijā var atrast interneta vietnē www.venda2.lv. Uz apkurs rēciniem var ietaupīt, ja vien mājas siltināšanā izmantosim mūsdienīgus siltumizolācijas materiālus un tehnoloģijas. Kam gan negribas justies silti savā mājoklī un maksāt par apkuri mazāk kā ierasti? Kā tas iespējams? To zinās pašmāju uzņēmums RB&B būve. Šobrīd uzņēmums piedāvā dažādu veidu dabīgas izcelsmes siltumizolācijas materiālus. Kāpēc mēs viņus piedāvājam? Jo pateicoties laika maiņām, ceļās ar vien vairāk energoresursu izmaksas, ieskaitot degvielu, mēs esam ievērojuši. Tāpatās arī citu gadu paliek augstākas ziemas. Pateicoties tam, cilvēks sāk domāt par tekošām izmaksām, kas notiek mājā. Lai samazinātu tekošās apkures izmaksas, uzņēmums piedāvā ēku siltināšanu ar ekoloģisku materiālu. Uzņēmums ir izstrādājis materiālu gan ar vietējo būvfiziku un tāpatās ārzemju būvfiziku speciālistiem. Materiāli, kas ideāli atbilstu Latvijas klimatiskiem apstākļiem. Materiāls tiek ražots tepatās blakus kaimiņu valstī un saucās RBB ekovati. Ēkās, kas ir siltinātas ar ekovati, nav nepieciešams lietot celtniecības plēvis, lai novadītu kondensātu, jo materiālam piemīt dabīga mitruma regulācija.
Ekovate aizkavēja arī uguns iekļūšanu ēkā, paaugstinoties temperatūrai, tā sastāvā esošā viela baroks izdala ūdeni, līdz ar to materiāls kļūst ugunsizturīgs un vienlaicīgi aizsargā ēkas koka konstrukcijas. Ekovate ir ērti un ātri ieklājama horizontālās, vertikālās un slīpās virsmās, aizpildot visas spraugas un nodrošinot lielisku siltumnoturību. Izmantojot ēkas siltināšanas metodi ar Ekovati, jūs panāksiet ekoloģiski tīru, kvalitatīvu un veselībai nekaitīgu siltinājumu, dabīgu telpas mitruma regulāciju. Ziemā mājā būs patīkami silts, bet vasaras mēnešos māja saglabās patīkamu vēsumu, iegūsiet teicamu skaņas izolāciju. Pie tam jūs būtiski samazināsiet rēķinus par patērēto siltumenerģiju. Ja laicīgi neiztīra dūmvadu, neuzstāda zibens novedēju, tas var beigties traģiski. Brīvprātīgu ugunsdzēsīju vienību vēsture sākās ar 1865. gadu. Mēs cenšamies uz visām pusēm, kas sāk to atgādināt cilvēkiem, ka patiešām to apkurs ierīču un skursteņu tīrīšanu vajadzētu veikt jau sākot no pavasara, nevis sagaidīt tagad līdz pēdējām momentam, kad ir ārā krusa un lietus un slīdenie jumti, jā, un kad visiem jau jāsāk kurināt. Bet skaidrs, ka tagad visaktuālākais tieši ir skursteņu tīrīšana, jā, un apkurs ierīču. Grīziņkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju sarakstos ir arī skursteņslauķi ar spīdīgām pogām pie uniformas, ugunsnoturīgās krāsas meistari, elektriķi, kuri profesionāli uzstāda uz māju jumtiem zibens novedējus. Biedrība rīko atklātas stundas bērnu dārzos un skolās. Par ugunsdrošību pirmais jau sākas, kas ar tīriem skursteņiem un iztīrītam krāsnim, tad tehniskais stāvoklis krāšņu, un pa malciņu, arī pa kurināmo bieži atcerās tikai rudens pusē, jā, atved zaļu vai tā saucamo šāles, kas ir pilnas ar mitrumu, ar ūdeni, un kurinot tādu kurināmo, jā, skaidrs, kad rodās otrs defekts, jā, skursteņus un krāsnis, tas tiek piesārņots, veidojas saucamais pīkis, un tur rodās arī mums problēmas iztīrīt to vēlāk, gan arī pašiem cilvēkiem rodās bīstamība. Daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem biedrība piedāvā veidot savas mājas ugunsdrošības komūnu un kopīgi cīnīties pret avārijas izeju un balkonu piekraušanu. Mūsdienu tālmācības tehnoloģijas dod iespējas apvienot izglītības iegūšanas procesu ar darbu, profesionālo sportu vai radošo procesu. Latvijā pirmā vispār izglītojošā tālmācības skola ir vienīgā izglītības ministrijas akreditētā tāda veida mācību iestāde. Akreditācija ir apmācības kvalitātes garantija. Tas apstiprina pirmo 2 gadu darba pieredzi. Valsts eksāmenu rezultāti šajā skolā ir pat augstāki nekā vidēji valstī. Tas izskaidrojams ar daudz apzinīgāku to cilvēku pieeju mācībām, kas ir motivēti karjeras izaugsmē un apzinās nepieciešamību iegūt izglītību. Ar katru gadu tādu studentu kļūst arvien vairāk. Mēs lepojamies ar mūsu absolventu panākumiem un ar to, ka mums ir 200 beidzēji, kas šobrīd ir iestājušies dažādās Latvijas augstskolās budžeta vietās un arī visā plašā pasaulē. Uzņemšana skolā turpinās, bet 1. gadu absolventi ir tās lepnums. Viņi izvēlējās tālmācību, lai jau vecākajās klasēs varētu sākt strādāt, attīstīt sevi sportā vai jaunradē. Viņu vidū nemazums pazīstamu uzvārdu. Viendaļa studenti ir tādas, kuras mēs patiešām varam saukt vārdā un ar viņiem lepojamies, un kuru sabiedrība pazīst un mīl. Ir Latvijas nacionālā sporta veida izlases spēlētāji U18 šogad beidz mums brāļa Līpsbergi. Tieši šogad beidz Birstiņš Artūrs, kas mums arī ir ļoti liels prieks. Un savukārt pirmajā izlaidumā mums beidza Ivo Dmitrijevs. Jā, tie ir visi mūsu hokeisti. Uzsākot mācību gadu, skolas studentis skolas kokā iekar zīmītes ar savām kvēlākajām vēlmēm. Nav grūti uzminēt, ka galvenais tajās ir veiksmīgi pabeigt skolu un turpināt izglītību universitātē. Pirms gada tagadējie Eseksas universitātes studenti Anglijā un Latvijas Alberta koledžā arī sapņoja par to. Tagad, pateicoties skolai, viņu sapņi ir kļuvuši par realitāti. Viņi sūta sirsnīgus vēlējumus visiem tagadējiem un topošajiem Rīgas tālmācības skolas studentiem. Lai viņi sajūt šīs skolas burvību un lai viņi sasniedz savus lielākos sapņus.
Šeit skolā ir tāda pasakaina atmosfēra un viss ir tik draudzīgi un tu jūties tiešām kā ģimenē, kā mājās. Un es novēlu, lai viņi arī var to izbaudīt. Sveiciens klases biedriem visā pasaulē! Latvijā ir daudz viesmīlīgu vietu, kur var pavadīt savas brīvdienas ne tikai aizraujoši un interesanti, bet arī ar nolūku uzlabot savu veselību. Visas iespējas individuālai atpūtai un ģimenes atpūtai kopā ar bērniem var atrast tepat Latvijā. Ideja savienot aktīvu atpūtu, sportošanu un kultūras baudīšanu pirms 7 gadiem tika īstenota Tukuma ledus hallē. Darbojamies daudzās sfērās, kur cenšamies rūpēties par Tukuma iedzīvotāju, labklājību, lai būtu kur atpūsties, ne tikai sportiskā jomā, arī kultūras pasākums organizējam. Un kā lielākās nodaļas ledus arēna, kur tribīnēs mēs spējam uzņemt 800 skatītājus. Bet pašā kompleksā viss mudina mierīgai atpūtai un nodarbībām atkarībā no interesēm. 14 labiekārtotos numuros iespējams izvietot līdz pat 60 cilvēku. Viesi var apmeklēt skaistumkopšanas salonu vai fitnesa zāli, paslidot. Slides iespējams iznomāt. Bērni ar prieku īsinās laiku bērnu istabā rotaļājoties un atrodoties uzraudzībā. Viesu ēdināšana svarīga labas atpūtas sastāvdaļa. Kafejnīcā strādā labi pavāri. Un plus vēl ir tas, ka mums ir lielas telpas, spējam vienlaicīgi apkalpot līdz 200 cilvēkiem, tātad lielākas viesības, mazākas viesības, tāpēc arī organizējam jaungadu balles. Nosaukumu sporta un atpūtas kompleksām devusi ledus arēna laukums, kur spēlēt hokeju, nodarboties ar daļslidošanu un stundas profesionāla trenera vadībā tiem, kuri grib iemācīties slidot. Bet ledus arēna tiek izmantota ne tikai kā sporta laukums. Arēnā notiek ne tikai ledus pasākums, tas ir hokejs, daļslidošana, bet arī spējam nodrošināt koncertus, jo mums ir pašiem savu grīdu, kur mēs varam noklāt visu ledus laukumu. Tukuma komplekss piedāvā iespējas arī darījumu pasākumiem, prezentācijām, sanāksmēm un konferencēm. Apvienojot kopā konferenču zāles telpas un telpu viesiem, šeit var uzņemt līdz 180 biznesa pasākuma dalībnieku. To rīkošanai ir arī viss tehniskais aprīkojums. Pēc dienas, kas pavadīta lietišķās sarunās, viesus gaida sauna un džakūzī. Labs sauna komplekss, kur arī var, kā saka, neliela kompānija atpūsies, pat jubileju nosvinēt līdz 15 cilvēkiem. Droši varat griezties pie mums Tukuma ledus hallē un relaksēties. Ir sācies jaunais gads, un pēc prognozēm tas būšot labvēlīgāks par 2012. gadu. Bet ko mums sola zvaigznes šajā nedēļā? Šogad pirmajā gada pusē turpinās darboties viens no ļoti saspringtiem aspektiem, kurš būtībā nosaka politiskus, ekonomiskus dažādas problēmas, bet personīgi mēs laikam vairāk jutīsim tādu individuālo aspektu ietekmi. Un, ja nedēļas sākumā visvairāk darbojas Marsa un Saturna aspekts, kurš pat var izsaukt dažādas, provocēt mums tādu, lai mēs varētu pat iegūt kaut kādu traumu, tad nedēļas otrajā pusē vairāk ietekmē mūsu emocijām. Un, ja mēs nebūsim uzmanīgi, sevišķi sestdien, tad arī var notikt kaut kādi konflikti ar draugiem, ar tuvākiem cilvēkiem. Nākošās nedēļas sākumā aspekti drusītiņi paliks vājāki un, teiksim, nedēļu vēlāk jau aina mainīsies un paliks vēl mierīgāk. Tāpēc visiem veiksmi, uzmanieties sevišķi sestdien. Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas.